Aleksandrs Dimā, tēvs, grāfs Monte Cristo, lasa Aivars Bogdanovičs. Piedošana. Otrdien Danglārs vēl bija izsaucis, gaiss šinie alā bija tik sauss, bet taupīgais baņķieris tomēr domāja, ka šodien varēs iztikt bez naudas izdošanas. Labs nama saimnieks būdams, viņš bija pusvistas uzglabājis un paslēpis kādā kaktā. Bet tikko viņš bija paēdis, tās sajūta lieliskas slāpes. Par to viņš nemaz nebija domājis. Viņš cīnījās pret slāpēm, bet mēle sāka piekaust pie žokļiem. Pēdīgi viņš nespēja vairs pretoties šīm mokām un sauca. Sargs atvēra durvis. Tas bija cits bandīts. Danglāram bija vairāk uzticības Pepino. Te es esmu, ekscelence, tas teica atsteigdamies. Ko vēlaties? Dzert. Ekscelence, zināsiet, teica Pepino, ka vīns Romas apkārtnē ir ļoti dārgs. Labi, tad dodiet ūdeni, teica Danglārs, kurš vajadzības gadījumā bija ar mieru palikt par sātībnieku. Ekscelence, ūdens šeit ir vēl retāk sastopams. Saprotu, teica Danglārs dusmodamies, bet tomēr jokodams. Tātad lūdzu man glāzi vīna. Es jau jums teicu, ekscelence, ka mēs daļām un sīkumiem nepārdodam, atbildēja Pepino nopietni. Tātad dodiet pūdeli vīna. Kādu šķirni? Vislētāko. Visiem viena cena. Un kāda tā ir? 25,000 franku par pudeli. Teica Danglārs ar dziļu rūgtumu. Sakiet labāk taisni. Gribat mani izlaupīt? Tas ies ātrāk nekā šādi gabalu pa gabalam. Jā, var gan būt, teica Pepino, ka tāds ir kunga nolūks. Kungs? Kas tas ir? Tas, kuram jūs vakar tikāt priekšā stādīts. Kur viņš ir? Šeit. Es vēlētos viņu redzēt. To var izdarīt. Pāris acu mirkļu pēc tam ienāca Luigi Vampa Danglāra istabā. Jūs vēlaties ar mani runāt? Viņš teica. Jūs esat to vadonis, kas mani šurp atveda? Jautāja Danglārs. Jā. Kādu izpirkšanas naudu jūs no manis vēlaties? Tos 5 miljonus, kas jums kabatā. Danglāras sirds sāpīgi sažņaudzās. Bet, viņš stomījās, tā ir visa mana manta. Atliekas no milzīgas bagātības, kad jūs man atņemat šo naudu, tad jūs mani nonāvējat. Mums aizliegts jūsu asinis izliet. Kas jums aizliedzis? Tas, kuram mēs paklausām. Jūs kam paklausāt? Jā, mūsu pavēlniekam. Es domāju, ka jūs esat pavēlnieks. Es esmu pavēlnieks šiem vīriem, bet cits ir mans pavēlnieks. Un vai tas pavēlnieks arī? Kam klausa? Jā. Kam? Dievam. Es jūs nesaprotu. Tas var būt. Jūsu pavēlnieks jums licis šādi ar mani apieties? Jā. Un kāds ir viņa nolūks? To es nezinu. Bet tā visa mana nauda izies. Tas ir ļoti ticami. Nu, runāsim prātīgi,
Jūs gribat 1 miljonu? Ne. Nu, 2. Ne. 3 miljonus, 4 ko? Nu, 4 miljonus es jums tos došu, ja mani atlaidīsiet brīvā. Kādēļ jūs man solāt par 5 miljoniem 4? Teica Luigi Vampa. Tā būtu skaidra krāpšana, banķiera kungs. Ņemiet visu, kliedza Danglārs, un tad nokaujiet mani. Bet apmierinieties, mans kungs, jūs tā uzbudināties, ka radīsies lieliska apetīte, un vienā dienā apēdīsit veselu 1 miljonu. Esiet drusku taupīgāks. Bet kad man vairs nav naudas, ko maksāt, kliedza Danglārs gluži kā ārprātā. Tad jums vajadzēs badu ciest. Kā? Man vajadzēs badu ciest, stomījās miljonārs. Laikam gan, vienaldzīgi atteica Vampa. Bet jūs teicāt, ka negribat mani nokaut. Nē. Un gribat man likt badā nomirt. Tas ir kas cits. Ei, neģēlīgie blēži, kliedza Danglārs. Es jūsu nelietīgo nodomu izjaukšu. Vai tad ir jāmirst, mociet mani, nokaujiet mani, es jums vairs nedošu savu parakstu. Kā jums tīk, mans kungs, teica Vampa. Virsnieks aizgāja, durvis tika aizslēgtas. Danglārs sašutis metās savā gultā. Kas bija šie briesmīgie cilvēki? Kas bija tas redzamais un kas tas neredzamais pavēlnieks? Kādi nolūki viņiem bija? Kādēļ viņš nevarēja atpirkties kā kurš katrs cits? Ai! Zināms, ātra nāve bija labs līdzeklis, pievilt savus niknos ienaidniekus, kuri aiz nesaprotamas atriebības tā izturējās pret viņu. Jā, bet mirt. Pirmo reizi savā dzīvē Danglārs domāja par nāvi reizē ar bailēm un ar ilgām. Tad viņš domāja par bēgšanu. Bet sienas bija biezas klintis, viena vienīga izeja un tās priekšā spēcīgs sargs. Un aiz tā vesels pulks tādu pašu vīru, visi apbruņoti. Viņš vienīgais bez ieročiem. 2 dienas viņš turējās pie savas apņemšanās, nedot savu parakstu. Tad viņš prasīja ēst un atdeva veselu 1 miljonu. Vakariņas bija smalkas un lieliskas, bet par 1 miljonu viņš bija nabagāks. Kopš tā laika visa viņa dzīve bija rindas sāpīgu piedzīvojumu. Viņš bija tik daudz izcietis, ka negribēja vairs ilgāk ciest un izpildīja visus prasījumus. Kādu pēcpusdienu, kad viņš bija tā paēdis kā savās laimes dienās, viņš pārskaitīja savu naudu, viņam atlika tikai 50,000 franku. Tad ar viņu notika savāda pārvēršanās. Viņš, kas bija zaudējis 5 miljonus, lūkoja glābt atlikušos 50,000 un nosprieda labāk panest mocības, nekā atdot šo pēdējo naudu. Viņa cerības līdzinājās jau ārprātam. Viņš sāka lūgt Dievu, lai notiktu brīnums par labu šiem 50,000, lai šī alas sagāstos, vai lai pāvesta kareivi uzietu laupītājus. Beigās viņš sāka raudāt. Tā pagāja 3 dienas, pa laikam viņam sāka uznākt murgi, viņš redzēja nabadzīgu istabiņu
un uz cisām guļot sirmgalvi nāves cīņā. Arī šis sirmgalvis mira badā. 4. dienā viņš nebija vairs cilvēks, bet dzīvs līķis. Atlikums un druskas no savām pusdienām viņš rūpīgi uzlasīja no grīdas, grauza kauliņus. Viņš lūdzās pie Pino un solīja viņam 1000 franku par kumosu maizes. Tas neatbildēja. 5. dienu viņš aizvilkās līdz durvīm. Vai tad jūs esat cilvēki? Viņš sauca. Vai tad gribat mani nokaut? Kas jūsu brālis? Neviens neatbildēja. Mani agrākie mani draugi, viņš čukstēja. Un viņš pakrita uz grīdas, un piepeši viņš uzleca kājās. Virsnieku! Viņš sauca. Virsnieku! Te es esmu, teica vampa piepeši parādīdamies. Ko jūs vēlaties? Ņemiet manu pēdējo naudu, stomījās banķieris, pasniegdams savu kabatas grāmatiņu. Ļaujiet man šinī alā dzīvot, es nemaz negribu būt brīvs, tikai dzīvot. Dzīvot! Tātad jūs stipri ciešat, jautāja vampa. Es ciešu nežēlīgi. Un tomēr ir cilvēki, kas vēl vairāk cietuši nekā jūs. Es to neticu. Apdomājiet jau, kas badā nomiruši. Danglārs domāja par mirstošo sirmgalvi, kurš viņam murgos bija rādījies. Viņš sita galvu pret zemi un dobju vaidēja. Jā, viņš pēdīgi teica. Ir taisnība, ir ļaudis, kuri vēl vairāk cietuši nekā es, bet tie vismaz bija mocekļi. Vai jūs nožēlojat? Jautāja drūma nopietna balss, kuras skaņa lika Danglāra matiem stāvus sacelties. Viņš raudzīja saredzēt runātāju un ieraudzīja aiz bandīta lielu mētelī ietinošos vīru. Ko lai es nožēloju? To ļaunu, ko jūs esat darījis, teica šī pati balss. Es nožēloju, kliedza Danglārs un plūca sev matus. Piepeši viņš pazina šo vīru. Grāfs Monte Cristo! Viņš iesaucās vēl vairāk nobālēdams nekā agrāk no bada un raizēm. Jūs maldāties. Es neesmu grāfs Monte Cristo. Kas tad jūs esat? Es esmu tas, kuru jūs esat nodevis, pārdevis, postā grūdis, kuram jūs līgavu esat novīlis, kuram jūs tēvu esat bada nāvē iedzinis. Es esmu tas, kuram vajadzēja krist, lai jūs varētu kāpt. Un tomēr es jums piedodu, jo arī man vajadzīga piedošana. Es esmu Edmonds Dantes. Danglārs briesmīgi iekliedzās, tad viņš saļima. Piecelieties, teica Dantes. Jūsu dzīvība ir glābta. Jūsu abi līdzvainīgie nebija tik laimīgi. Viens ir pats nonāvējies, otrs ir prātu zaudējis. Jums pāri palikušos 50,000 frankus jūs varat paturēt.
Tos 5 miljonus, kurus jūs nozagāt hospitāļiem, nezināma persona ir tiem atdevusi. Un tagad ēdiet un dzeriet. Šo vakaru jūs esat mans viesis, teica Luigi Vampa. Tiklīdz jūs būsiet paēdis, jūs esat brīvs. Danglārs palika zemē guļot, kamēr Dantes aizgāja. Tad viņš piecēlās un redzēja tikai pa katakombām aizējām kādu tumšu tēlu, kuram visi bandīti dziļi klanījās. Danglārs uz Monte Cristo pavēli tika Vampas lieliski pacienāts, un tad labos ratos aizvests uz ceļu. Kāda liela koka pavēnī viņu atstāja vienu. Viņš nezināja, kur viņš atrodas. Kad ausa diena, Danglārs izslāpis būdams uzmeklēja avotiņu. Pieliekdamies nodzerties, viņš ieraudzīja, ka viņa mati bija tikuši gluži balti.